Labdien! Šī būs lekcija par ēšanas traucējumiem un to attīstību ģimenēs, dažādiem riskiem un pastāstīšu vairāk, kas jums būtu jāzina par ēšanas traucējumiem, kas skan gan meitenes, gan puišus. Tātad šī lekcija sastāvēs no ēšanas traucējumu veidi, pastāstīšu vairāk par dažādiem veidiem, cēloņiem, riskiem, izpausmēm un kādi riski, kur ir laba vide, jeb augsnē ēšanas traucējumu attīstībai. Un lekcijas otrā daļā pastāstīšu par miedarbību ģimenē, ko labāk teikt, neteikt, kas var veicināt vai kā var palīdzēt, ja jau ir esoši ēšanas traucējumi un ko likt aiz auss. Un par atvesuļošanās procesu un kas ir biežākie jautājumi un atbildes, kā arī kur vērsties pēc palīdzības ēšanas traucējumu gadījumā. Pirms sāku lekciju vēlos teikt, ka šī lekcija ir tapusi pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda atbalstam no valsts budžeta līdzekļiem. Tātad par mani. Kas esmu es? Mani sauc Anna Balode. Es esmu biedrības Būt brīvai dibinātāja un ET resursu centrs dibinātāja. Biedrība, kas iestājās par cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem, to vajadzībām un interesēs, kā arī mazināt stigmu Latvijā. Biedrība sniedz dažādus seminārus, vada lekcijas, raksta dažādus projektus. Pagājušajā gadā arī uzrakstījām pašpalīdzības grāmatu cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem un darbojamies visu par un ap šo tēmu, lai Latvijā šiem cilvēkiem ir pienācīgi iekļaujoša vide un iespējas saņemt palīdzību. Un ET resursu centrs ir psiholoģiskās palīdzības centrs, kurā darbojās dažādi terapeiti, uzturu speciālisti, sadarbojamies arī ar valsts psihiatriem un strādājam gan no 12 gadu vecuma ar jauniešiem, gan arī mūsu klienti ir 61 gads, 43, kā sievietes, tā vīrieši. Un mūsu speciālisti 90% ir gājuši paši personīgi caur ēšanas traucējumiem vai arī ar padziļinātām zināšanām šajā jomā un vairāk gadu pieredzi strādājot tieši ar šiem cilvēkiem un šo grupu, tādēļ, ka šai grupai ir noteikti svarīgi saņemt šo te atbalstu, kur viņi saprot, kad viņus saprot, jo par šo tēmu nav viegli runāt. Un tādēļ esmu izveidojuši šādu centru pēc 15 gadus mocīšanās ar ēšanas traucējumiem, anoreksiju, bulimiju, bronkoreksiju un viss, kas nāca klāt. Un tādēļ, tiekot no tā ārā, man bija šāda misija, ka man šādi centri ir jāizveido. Tālāk vēl esmu profesionāls coach un mentors, ēšanas traucējumu mentors un coach, pats darbojos arī savā centrā ar klientiem. Un esmu schēmu un piedzīvojumu terapijas praktiķis, kas ir psihoterapijas metodas, kas arī palīdz ēšanas traucējumiem. Tātad šīs te grāmatas autora, viena no autorēm, lektore, las šādas lekcijas, un esmu 3 foršu bērnu mamma, man ir gan meita, gan puisīši. Un jūs redzēsiet arī bildes, kāda es biju ēšanas traucējumu stadijā un kāda es esmu tagad. Tātad, bet sāksim par to, kas ir ēšanas traucējumi. Tātad daudziem mītiski pieņem domātā tāda vai nu bagāto slimība, vai modeļu slimība, vai tas skar tikai meitenes, tas neskar puišus, vai tas skar tikai, es nezinu, cilvēkus Amerikā, daudz dažādi mīti, vai tas ir tikai sociāli nelabvēlīgās ģimenēs, taču patiesība ir tāda, ka tas skar dažādu vecumu un dažādu dzimumu cilvēkus, un, kā es saku, tie vecumi ir arī 61 gadā. Protams, izplatītākie 12 līdz 25 gadi vecumā, tādēļ mēs stāstam to jums, vecākiem šo pusauģu. Taču reāli tā ir psiholoģiska un psihiska saslimšana, kuri psiholoģiskie psihes procesi regulē uzvedību. Tā ir vai nu pārēšana vai otrādāk atteikšanās no ēdiena, mazēšana, ēšana par maz. Un šī destruktīvā uzvedība
Lai arī ēšanas traucējumi nav klasificēta kā atkarība, šis mehānisms ir ļoti līdzīgs un runa ir par dopamīnu trūkumu un tas, kur mēs rodam dopamīnu. Un reāli ir arī vienā grāmatā tāda definīcija kā atkarība no tievuma, ja tā arī ir fobija palikt resnam un tās ir reāli izmainīts psihisks stāvoklis. Un, protams, ēšanas traucējumi nestākas vienā dienā, kad uzreiz ir ēšanas traucējumi un viss, un mans bērns ir saslimis. Tas sākas pakāpeniski ar kaut kādu apzinātu, kontrolētu uzvedību, bet kur mēs runājam jau par esošiem reāliem kā diagnozi ēšanas traucējumiem, šī uzvedība vairs netiek kontrolēta. Tā kā tā reāli psihiska saslimšana, kā es saku, līdzīgi kā kleptomānija, cilvēks paņem un pēc tam, ko es izdarīju, ja? vai atkarība, vai, piemēram, atkarība gadījumā, ja cilvēks piedzerās un tad, ko es izdarīju, un es tā negribēju, kāpēc to darīju, un līdzīgi ar ēšanas traucējumiem, kāpēc es to daru. Tātad parunāšu par dažādiem veidiem. Sabiedrībā ir tādi stereotipi, kad ir 3 ēšanas traucējumi, anoreksija, bulimija, kompulsīvā ēšana, un mītiski mēs to saprotam ar to, kad ar anoreksiju, ar cilvēku, kas ir stipri zem svara normas, kas ir visiem acīm redzami, tātad ļoti slēdz ķermenis, kauli un āda, taču patiesība pavisam savādāka. 6% tikai ir zem svara normas, tātad ēšanas traucējumi ir neredzami, un staigājot pa skolām, katrā klasē lasot lekcijas, vismaz līdz 3 meitenēm parasti uzraksta. Ir arī bijušas klases, kur arī puiši vēršas pēc palīdzības, jo grib būt muskuļaināki un būt tievāki un tiek apsmieti. Un tā, bet tātad pastāstīšu par dažādiem veidiem. Kopumā ir līdz pat 13, bet es sākšu par tiem, kas varbūt vairāk attiektos uz jums un kuriem varētu pievērst uzmanību. Tātad anoreksija, kas ir ēdiena ierobežošana, ja, vai arī ir atipiska anoreksija, kas ir, piemēram, ja ir anorektiskā šī te uzvedība, cilvēks ļoti maz ēd, bet fizioloģiski viņš tik strauji nekrītas svarā, tas pat var būt virs svara normas, cilvēks neēd, bet viņam ir vienkārši liels svars, tā saucās atipiska anoreksija, vai arī atipiska anoreksija ir tad, kad ar šādu bulimisku uzvedību, kas ir atbrīvošanās, jeb binge purge type, kas ir pieiešanās, pārēšanās, atbrīvošanās tips, ja, kāds bija arī man, tad tiek līdz anorektiskam stāvoklim, jo jebkurš uzņemtais ēdiens vai nu tiek izvemts, vai caurēs līdzekļiem izvadīts, vai nosportots. Tātad tā ir atipiska anoreksija. Tad ir bulimija, šis kompensējošais mehānisms, kad jebkurš uzņemtais ēdiens vai tad, kad ir pārēšanās laikmes, tiek kaut kādā veidā kompensēts. Kompensēšanas mehānisms vai neēst pēc tam pāris dienas, vai pārsportot, piemēram, vai ar šo izvemšanos, kā klasiski saprot bulimiju, vai ar caurēs līdzekļiem. Tas, kur bieži par bulimiju ir, kad liekas vecākiem, nu nē, nav bulimija, jo tā kā viņa sporto, viņa vienkārši sporto 2 reizes dienā, 5 dienas nedēļā. Ja? Nu, tā tam nebūtu jābūt, it sevišķi, ja mēs runājam par vecumu posmu 14, 15 gadi, tas nav īsti normāli. Tālāk arī, par ko man ir jāpastāsta par ortoreksiju šādā kontekstā, bieži vecāki nopriecājas, mans bērns ir pievērsies veselīgam uzturam, taču būsim reāli 13 gados nebūtu pārmērīgi jādomā, vai es ēdu tur avokado maizītes oliņas, vai man pietiek olbaltuma vielas un cik daudz kalorijas es uzņemu. Un ortoreksija ir pārmērīga apsēstība ar veselīgu uzturu. Tas ir, piemēram, kas var parādīt, kad šī jau ir problēma, piemēram, jaunietis brauc uz Jāņu pasākumu, ja, Jāņos, un tur uz galda ir rosovs, pīrādziņi, gaļa un tā tālāk. Un jaunietim sākās panika, ko es tagad ēdīšu, un vienīgais veselīgais piemēram, ir uz galda ir gurķis, un tad viņš ēd tikai tos gurķus, vai paņem vienu čipsi. Nu, tad, kad sākās jau tāda panika, protams, jums kā vecākiem no malas jūs to nevarat redzēt, vai tur ir panika iekšā vai nē, bet pēc tam pastāstīšu, kā pavērot un tā, novērot šīs te. Bet, ja jūs pamanat, ka tās izvēles ir tikai
jogurts bez krāsvielām, jogurts bez cukura, low fat, visur lasa bez cukura, tas un šitas un tikai ūdeni un tikai augļi, tikai dārzeņi, tā ir ortoreksija. Tātad kompulsīvā ēšana ir līdzīgi kā bulimija, tiek uzņemts ļoti liels ēdiena apņoms ļoti mazā laika posmā, un tas notiek tā, ka reāli varbūt sabiedrībā ir vieglāk saka emocionālā ēšana, ja uz tāda diezgan liela stresa pamatos, kaut kāda kreņķa, ja mobbings skolā arī bieži tas ir, tiek ēsts viss pēc kārtas vai visu laiku, lai nedomātu, jo līdz ar ēdienu uzņemšanu ceļās dopamīna līmenis, kas ir laimes hormons. Un tad vienkārši tiek ēsts sātu jau vairs nejūt. Ar ēšanas traucējumiem šīs sajūtas ir pilnībā sabojātas, jā, sāts un izsaukums. Tā kā izsaukums, kad ir bieži vien ir uz emocijām, vai atkal tad anoreksijā, tad, kad liels stress, tad vienkārši nevar iest, jā, jo liekas, tas jau es pieēdies no viena ābolīša. Un ir izmainīts. Un kompulsīvajā ēšanā ir tā, ka par šiem cilvēkiem mītiski saka tāds izvirtis, ja, tur ar ēdienu, cik var rīt un tā tālāk, tas, ko vecāki bieži saka, bet patiesībā to regulē jau psihiski procesi nevar apstāties. Un pastāstīšu arī piemērus, arī man ir bijuši jaunieši ar kompulsīvu ēšanu. Un OSFED ir citur nekvalificēti ēšanas traucējumi, no angļu valodas OSFED. Un tie tā, tad, kad nav īsti ne bulimija, ne tā kā anoreksija, tā kā ikdienā ēd daudz par maz, tā izvēršanās varbūt reizi 3 mēnešos, bet ir arī dienas, kad pārādās, kā kompulsīvā ēšana, un tad tie var būt nekvalificēti ēšanas traucējumi, tad, kad mēs tā kā nevaram ielikt nevienā groziņā. Un tad ir ķermeņa dismorfiskie traucējumi, neapmierinātība par kādu konkrētu ķermeņa daļu, piemēram, nepatīk deguns, nepatīk tas un visu laiku mainās, kas nepatīk. Mēs arī sabiedrībā zinām sievietes, kas visu laiku sevi kaut kā maina un visu laiku, un nekad nav labi, un nekad nav gana labi, vai arī koncentrējās kādu konkrētu ķermeņa daļu, bieži vien tas ir vēders. Un ir tā, ka ēšanas traucējumi viņi migrē un mainās un pārklāj viens otru, un bieži vien, kur ir bulimija, anoreksija un cita ēšanas traucējumi, arī kompulsīvā ēšana, ir arī šis dismorfiskais traucējums, kur ir ļoti liela neapmierinātība savu ķermeni, un bieži vien kādām daļām. Tad ir atgremošanas traucējumi, tie arī, tas ir viens no ēšanas traucējumu veidiem, varbūt tikai tas, bet tas var būt arī komplekts. Piemēram, man bulimijas ļoti šīs atipiskās anoreksijas, ja, stadijā, kad es vēmu ārā visu, ko es apēdu, es arī beigās kožģāju ēdienu un spļāvu ārā, jo nedod Dievs viņu uzņemt, un beigās arī spļāvu ārā siekals, jo man likās, ka tur ir kalorijas. Bet ar bulimiju, ja piemēram pārēdās un izvēm, tad ar šo te chew and split, ja kožģā un spļauj ārā, tad vienkārši cilvēks gramo ēdienu kožģā un izspļauj sautītē ārā. Tad ir pica, bet tas parasti ir pie kaut kādām psihiskām diagnozēm, ka cilvēks ēd neēdamas lietas, piemēram, krītiņus, nezinu, zīmuļus, grafītus un prasās visu neēdamo. Un tas arī var būt ļoti bīstams, jo, ja cilvēkam prasās ēst metālu, viņš sēdās metālu, sekas var būt letāls. Tad ir ārfīts arī, kas ir bieži autistiem, kad nepatīk konkrētas struktūras ēdieni, neeksperimentē ar jauniem ēdieniem, ēd tikai vienu iepazīto ēdienu, piemēram, neēd bumbierus, jo tur ir tā graudainā tekstūra, vai var pamanīt, varbūt bērniem arī var būt ārfīts vienkārši, ja kāda spektra traucējums, vai vienkārši kā īpatnība bez kādas psihiskas diagnozes, varat pavērot, varbūt kādam ir bērns, kurš ēd, 3-gadnieki ēd tikai makaronus, bet varbūt tas jau ir ieilgs ļoti ilgi, ēd tikai viens konkrēts ēdiens un neko citu, neēd kopā tomātus ar gurķiem samaisīts, ēd tikai atsevišķi vai konkrētās tekstūrās, piemēram, burkāni garšo svaigā veidā, tikai ne vārīti, bet tas ir jau uz ļoti daudziem ēdieniem. Tā kā tāds, angļu saka picky eaters, tā kā izvēlīgie ēdāji arī. Drankoreksija, kad ar alkoholu, piemēram, cilvēks atsakās no ēdiena, bet dzer vīnu, ja,
uzņem, jo tā vismaz uzņem kalorijas, un tā kā ar alkoholu uzņemtās kalorijas pēc tam kompensē neēdot, un atkal otrādi, tā kā es neesmu ēdis, un tad es varu iedzert un uzņemt kalorijas, un tur bieži vien drankoreksija, tāda anoreksijas ar alkoholismu, miedarbību, tāpat arī ar bulimiju. Un deipnofobija, tā ir bailes, tāda kā fobija sabiedriskā vietā, jo liekas, visi uz mani skatās, visi redz, kas man šķīvi, visi domās, ka es esmu resna vai resns, un tā bieži vien ir trauksme, tāpēc arī citiem ēšanas traucējumiem, ir tāda, viņi, kā es saku, miksējās, piemēram, man bulimija, liekas, tagad visi padomās, ka es cieši vēmtu, visi redz, ko es ēdu, visiem liekas, ka es ēdu pa daudz, tā tālāk, tā tas parasti kombinējās ar citiem ēšanas traucējumiem, bet jebkura ēšanas traucējumi var sākties arī ar deipnofobiju, piemēram, meitenei liekas, ka skolas bufetē visi čaļi domā, ka viņi ēd par daudz, tur viņi tāpēc atteiksies no kotlets un vispārējā viņi uzliks tikai kapostu salātus. Tā, ir arī pregoreksija, ka grūtniecēm ir bail pieņemties svarā, tāpēc viņas ļoti ierobežo uzturu, un tas var būt pat līdz tādam līmenim, kad bērns vairs neattīstās, arī tādi gadījumi, un arī tepat Latvijā, vai piedzimst ar ļoti mazu dzimšanas svaru, vai tie ir zaudēti bērniņi, tā ir pregoreksija. Bet tālāk es pastāstīšu briesmīgi, cik daudz un dažādi viņi ir, un tā ir milzīga problēma, kas parasti ir ne tikai šim cilvēkam, bet visā ģimenē, bet es pastāstīšu, kas ir tie cēloņi, kas veicina ēšanas traucējumu attīstību un kur tas parasti ir. Tie ir dažādi, tātad nolasīšu pēc definīcijas, tie ir dažādi bioloģiski, psiholoģiski un sociāli kulturāli faktori, kas tos ietekmē, un jebkuram cilvēkam, jebkurā dzīves posmā vai vecumā var sākties šī ēšanas traucējumi. Ļoti mazs faktors ir kaut kāda ģenētika, kas var būt dažādas nervu saslimšanas, šīs neiropatoloģijas, tur kāds ir ļoti neirotisks vai alkoholiķa ģimenē, un tad tālāk ir ēšanas traucējumi. Šis mehānisms, kad cilvēkiem trūks dopamīnu, un tad viņi meklē, kur to dabūt. Bet bieži vien tas sākas no stresiem, visādām dažādām traumām, un tā ir psiholoģiska, psihiska saslimšana, nevis izvēle, kā to mītiski domā, ka, beidz muļķoties, ko tu tur neēd, kur Āfrikā bērniem nav ko ēst, un ko tu tur tā. Un to bieži rada traumas bērnībā un destruktīvas attiecības ģimenē, un vecākiem šo bieži nepatīk dzirdēt, bet es šeit neesmu, lai visus iepriecinātu, bet lai stāstītu, kā ir, un lai palīdzētu jums saprast, lai jūsu ģimenē šī problēma nebūtu. Tas bieži vien ir, gribās vecākiem bieži, kas atnāk pie mums, teikt, ka tur tā skolotāja, deju skolotāja, viņi bija vainīgi, jo viņi pateica, ka viņi ir resna. Tas var būt kā ķirsts uz kūkas, bet pamatā viss sākas no ģimenes, jo kā mēs veidojam šo pasaules uztveri un kā cilvēks uztver lietas. Kāpēc vienā ģimenē, piemēram, bērnam saka, cik tu resna, un tai meitenei pilnīgi vienalga, viņai nekas nekad nesāksies. Un kāpēc otrā ģimenē pasaka, kā tu resna, vai pat nepasaka, tikai paskatās, un viņai sāksies ēšanas traucējumi. Kāpēc? Tāpēc ir kaut kādi, bieži vien, ko es pamanu, arī paši vecāki, piemēram, mammas skaita kalorijas, mammas vienmēr par sevi slikti runā, kāda es resna, kur man par daudz, mammas regulāri svarās, mammas liek tikai salātiņus, un bērns, jau no bērna, kā es pamanu, tātad šis ir normāli, tātad šitam tā ir jābūt. Un arī tāda pati uzvedība seko. Bieži vien, ja ģimenē runā, pasties, kā tas tur pieņēmies svarā vai kāds viņš resns, tas liek bērnam domāt, ka, tātad šādi cilvēki nav mīlami, un tātad, ja es tāds esmu, tad tas ir kaut kas slikts. Un mani tādu nemīlēs, un tad bērns sāk ierobežot uzturu. Tā kā ļoti daudz patiesībā nāk ģimenē, tur, kur ir arī šīs kontrolējošās ģimenes, tu nedrīkst to, tu ģērbsies tā, mamma zina vienmēr vislabāk, kā tev vajag, kas tev notiks, ko tu vari vai ko tu nevari. Un šeit jau es runāju par riskiem ēšanas traucējumu attīstībai, kas ir ļoti laba augsne ēšanas traucējuma attīstībai, ir šķirtās ģimenes,
kur ir nesaskaņas ģimenē, un te es nerunāju par sociāli nelabvēlīgiem, par kaut kādām tādām dzeršanām, arī kur vecāki ir alkoholiķi, un šeit neizprotot, ka tur mētājās zem koka un tiešām sociāli nelabvēlīga ģimene, bet diemžēl tie ir arī ļoti labi apstākļi, un šai alkohola lietošanai nav jābūt tādai, kad mētājās zem galda, bet tā vienkārši varbūt tāda regulārā iedzeršana, vai arī šādi strīdi ģimenēs, kas notiek, ka ģimene ārā izliekās laba un viss kārtībā, bet šīs emocijas visas tiek apspiestas, strīdi netiek izrunāti, viss nokušinās un netiek runāts par tādām jūtām vai tam līdzīgi. Un, tātad šādās konfliktējošās, destruktīvās ģimenēs, kur trūkst kāds no vecākiem, arī kur mammai vienai ir jāstrādā un jāvelk visa ģimene, un šim bērnam loģiski, likumsakarīgi, vai ne, uzmanība tiek mazāk. Tas ir risks, vēl ir risks audžu ģimenēs, kur ir uzņemtie bērniņi, tas arī ir riska faktors. Ģimenēs, kur vienkārši ir destruktīvas attiecības, piemēram, kur ir vēl kāds īpašais bērniņš arī ģimenēm, kuram papildus ir nepieciešama uzvedība. Tādās vai arī, kur audzina omīta, piemēram, kur vecāki nav klātesoši. Tād vēl lielas risks ēšanas traucējumu attīstībai ir depresijas epizodes, ja jaunietim ir bijusi depresija vai liels stress. Es šobrīd gribētu teikt, ka lielākajai daļai jaunieši, ja ne pat visiem, ir ļoti liels risks, jo bijis ir šis Covid, Ukrainas karš. Šo lekciju filmējam 23. gadā, tātad tas vēl joprojām iespaido mūs un šādi te stresi to var veicināt. Un tad vēl kaut kāda sociālā fobija, ja bērnam ir kāda sociālā fobija, un viņam, piemēram, ir jāiet normālā skolā vai kas ir tāds stress jau ikdienā, tad arī ir ļoti liels risks ēšanas traucējumiem, dažādi panikas traucējumi, ģeneralizēta trauksme, kā arī atkarība no alkoholisma ir laba augsna ēšanas traucējumiem, pat ja es gribētu teikt, ka drīzāk alkohols attīstās arī ar ēšanas traucējumiem, bet šādi te, ja jaunietis, piemēram, pusauģu gados 15, 16 pamēģina alkoholu un tādu regulāru iedzeršanu, tur arī var attīstīties ēšanas traucējumi un bieži nezinām kāda ģenētika. Tālāk es gribu pastāstīt par dažādiem šiem te ēšanas traucējumu veidiem un kā viņus varbūt atpazīt. Tātad bieži vien vecāki, kā es teicu, domā, mans bērns pievērsies veselīgai ēšanai. Pirmkārt, viens, kas jums ir jāpavēro vecums, vai jums šķiet, ka 12 gados pārmērīgi vajadzētu uztraukties par kalorijām un tādām lietām, vai es neēdīšu tik daudz vakariņās, jo es pusdienās daudz apēdu, vai tāda iešana vienatnē ēst un vai visu laiku, ka jūs patiesībā neredzat, ko jūsu bērns ēd, ja jums sāk rasties aizdomas, un jums sāk uzdot savu jautājumu, vai es redzēju, kad mans bērns pēdējo reizi ēd, vai kad es redzēju, vai es zinu, ko mans bērns šito nedēļu ēda, tā es varu pateikt, ko viņš ir ēdis, un tā, ko vairāk nekā uzkoši kaut ko atnāk, kaut ko paņem, vai es tas redzēju kārtīgas ēdienreizes, vai tikai dzirdējis, ka skolā es paēdu pie omītes, es paēdu tur, un es redzu, ka tas bērniņš ir tievs, un viņš man saka, nē, es stiepjos, man viss kārtībā, vai es daudz sportoju, ja? Tam ir jāpievērš uzmanība, un ir jāpievērš uzmanība, protams, tā klasiski arī, un tā tas sākās bulimija, kad iet pēc pusdienām vai pēc vakariņām, piemēram, uz tualeti vai ēšanas laikā vairākas reizes. Tam ir jāpievērš, un ir jāpievērš tādam svara zudumam, ja mati sāk krist ārā, redzat uz gultas, un ja ir visu laiku tāda, saka, bad talk, tā kā slikta fat talk, slikta runāšana pa savu ķermeni. Oh my god, man te ir tas un tas, vai kādu man vajag, vai kā man te un kādas kājas, un vispār pasties, un es esmu resna, man nekas neder. Tas arī ir viens, ja tas tā ļoti regulāri, tad ir jāpadomā un jāpajautā, vai viss ir kārtībā un jāpavēro šī ēšana. Un tad es pastāstīšu par tad, kad jau ir ēšanas traucējumi, kādas tās stadijas. Piemēram, sākumā ir tā, ka vecāki novēro šo problēmu, bet pirmajā ēšanas traucējuma attīstības posmā patiesībā šim te jaunietim ir tāda kā eiforija. Cik forši es esmu notievējis un rekā labu veidu esmu atklājis,
es jau visu kontrolēju, un šitas jau man nebūs tik traki un tā tālāk, un vēl visi pasaka komplimentus, kā tu esi notievējis vai notievējis, un viss liekas ļoti forši. Un tad liekas, ko tā mamma runā, ko tas tētis saka, vai ko tā oma saka, ka es iztos tik tievu, vai kā es notievējis, vai nu, kur kāds saskata problēmu, ja? Ir tāda ļoti pacelātības sajūta, un piemēram, ir tā, ka arī, kur ir kompulsīvā ēšana, ja ne tikai neēšana, ēšanas traucējumi, arī liekas, nu, viss čilus, vienkārši izbaudu dzīvi, jā, ēd lūdzu, es mīlu, ēdu kūciņus un visu, ko es gribu, un arī tādu, jo ēdiens jau dod to eiforiju. Un tāpat arī neēšana meitenēm liekas, nu, ko saka, kad neēdot nav enerģija, rekur es neēdu 3 dienas un es kustos un pasēc, ka man ir daudz enerģijas, jo neēdot arī veidojas šis dopamīns, šis laimes hormons, tātad ir tā eiforija. Un pēc tam lēnām jau sāk just, ka kontrola nav manās rokās, ka es tā kā gribu apstāties, sāk traucēt. Nu, piemēram, tas ēšanas traucējums sāk traucēt tad, kad apkārtējie sāk piesieties, ja tie vecāki, un tad, kad saprot, kad nekontrolē, bet, nu, viņi atstāja tādu kā savu darīšanu, gan jau es pats tikšu galā, šito savadīšu kaut kādu kārtībā, pabeigšu eksāmenus, tad sākšu ēst normāli, nē, tad nesanāca, nu, labi, tagad pārāk daudz stresa, tad, un tā noklusē, un nevienam baigi nesaka, un liekas, ka šī problēma jau var tikt galā, un liekas, jā, vairāk tā problēma citiem. Un tad jau, kad šis ieaugst, un tad, kad tu saproti, ka nekas nav tavās rokās vairāk, nekas nav atkarīgs, ka tu jau neej vairs satikties ar draugiem, tāpēc, ka tur būs jēga un draugi pasūtīs pīcu, tad viņi saprot, ka tā ir reāla problēma. Bieži vien pievienojās arī depresija un sākās šīs te pazīmes, kad mati sāk krist ārā, ja, zobi dilt, man, kā es saku, šie ir ielikti, jo ar bulimiju tie visi novēmās. Un tad, kad viņi sāk vēlēties izmaiņas un atgūt brīvību, bet viņiem tas ir tā, gribu ēst brīvāk, bet svaru saglabāt. Un ir kauns un izmisums, un arī vēl liekas, ka pats tiks galā. Un par ko ir kauns un izmisums, nu, ja man ir sākuši šī vēmšana, man ir kauns par to runāt, jo Latvijā ir stigma sabiedrībā pirmkārt, un vecāki nesapratīs, un viņi teiks, kāpēc es tā, un mani vainos un nosodīs, par to es runāšu tālāk, jo ir daudz ģimenes, kur tā arī ir, un es aicinu jums nebūt vienai no tiem. Un ir kauns, un tad tas cilvēks cenšas, un bieži vien tie ēšanas traucējumi, kā es saku, migrē, piemēram, no anoreksijas, kas bija meitenei, viņa domā, ka viņa tagad ir atklājas veidu, kā tikt ārā, viņa ēd, bet viņai gribās izvemties, jo viņai gribās būt tievai, kāds bija manā gadījumā, un tad aiziet no anoreksijas uz bulimiju, ja? Un tad atkal apnīk tā vēmšana, tu pārēc kompulsīvo, un tad atkal ar kompulsīvo atkal tiek uzņemts pārāk liels svars, un tad atkal man ir jātievē, tad atkal uz anoreksiju, atkal sāk neēst, un tā, bet joprojām tas viss turpinās un netiek ārā. Tālāk ir sakot centieni tikt laukā ar dažādām metodēm, likt sevi rāmī, tagad saņemšos ar šo dietu, varbūt fāstings palīdzēs, ar to tikšu ārā, ar dažādām metodēm, varbūt ēdīšu 6 reizes dienā, bet ļoti minimālām porcijām, varbūt ēdot tikai banānus, bet vismaz kaut ko ēdīšu, un visādām metodēm. Un tad bieži vien jau vecāki ir iesaistījušies un meklē palīdzību, bet, diemžēl, šī stadijā tas jau ir daudz par vēlu. Un ved pie dažādiem speciālistiem, uz terapijām, pie uzturu speciālistiem un visu kaut kur ved. Un tad viņi ir tajā upurī, neviens nesaprot, neviens man nesaprot, es nevaru tikt ārā. Un tā bieži vien ir, kad speciālisti nesaprot, bet esmu vienīgais tāds un neviens man nevar palīdzēt. Un tāpēc, kad man bērnībā bija tāda trauma un tāda trauma un tāda trauma un tāpēc es nevaru tikt ārā. Un tad jau ir skārtas visas jomas, ne tikai mati, nagi, bet veselība totāli un socializēšanās, draugi parasti jau atbirst un mentālā veselība ir ļoti cietusi un skolas sekmes un visu, ko mēs varam iedomāties dzīves kvalitātē, tas viss ir krities, to starp attiecības ar vecākiem, jo tas ir ļoti grūti, kā es saku, arī pašai ģimenei. Un tajā stadijā vēl šie cilvēki, tajā upuri, viņi ir gatavi, lai viņiem palīdz. Viņi saka, es iešu, ārstēšos visu, tikai atstājiet manu svaru. Bet bieži vien ir tā ārstēties no ēšanas traucējumiem,
kad svars nāk klāt, un svars nāk klāt, un tas ir normāli, ja sevišķi svars ir zem svara normas, ka viņš nāks klāt, tad, kad atsāk normāli ēst, bet viņi tad vēl nav gatavi. Un pēdējā stadija, kad cilvēks ir gatavs, es esmu gatavs uz pilnīgi visu, arī gatavs pieņemties kaut pat 30 kilogramiem, bet tikai, lai es būtu laimīgs un vesels. Un bieži vien, kā arī mūsu speciālistu tādā kopienā mēs runājam, bieži vien dzīvē ir kāds klikšķis, kāda liela motivācija, kas vai atrisinās kādas šīs sarežģītās attiecības ģimenē, kas ir tāds kā klikšķis, un lai cilvēks tiktu ārā, viņš teiktu, es esmu gatavs un tagad gan. Un kamēr ir šī eiforija, tur bieži vien var klauvēties un vēlams aizklauvēties, bet tad, kad jūs redzat jau šo otro stadiju, kad cilvēks pats jūt, ka tas kaut kādā veidā sāk traucēt, kaut kādā veidā, kaut gan pats sākums tas ir jau tad, kad jūs jau tiešām esat pamanījuši problēmu, kaut gan jums teiktu, ko jūs vecāki, ko jūs pamanāt, jūs neko nesaprotat, ir jau jāiet pie speciālista, jau jārunā, un speciālista tālāk zinās, kā runāt, jo vēlākā posmā vēršās pēc palīdzības, jo grūtāk ir ēšanas traucējums ārstēt, un viņi ļoti grūti padodas ārstēšanai. Tālāk parunāsim, kā tas ir ģimenē, kādas ir biežākās, man nepatīk vārds kļūdas, bet biežākie tie veidi, kuri neved pie rezultātiem, ko izvēlās ģimenēs, un kas ir arī tas, uz ko jums fokusēties, ja ir esoši ēšanas traucējumi, nepadarīt tos sliktākus. Tātad runājot par ģimeni, gribu teikt, ka šī problēma, šie ēšanas traucējumi nav tikai konkrētā individa problēma, bet tā ir arī ģimenes problēma. Tas ir līdzīgi, man patīk analoģijās runāt kā ar atkarīgajiem, kad, ja ir alkoholiķis ģimenē, ir visi līdzatkarīgie un visa ģimene ir iesaistīta. Visi ir iesaistīti, visi grib glābt, visi grib palīdzēt un atliek savas darīšanas, lai to bērnu dabūtu pie speciālista, labi, ja tā ir, bet pārdzīvo mammas emocijas darbā, pat ir jau nav garstāvoklis, tāpēc es domāju, ka tam bērnam ir ēšanas traucējumi, vai viņš skolā ēd vai neēd, vai viņš man vemj vakaros vai tam līdzīgi, ir skārta jau visa ģimene. Un gribu teikt, ka tā arī viņa ir jārisina kā visas ģimenes problēma. Kā visai ģimenei ir jāiet pie speciālistiem visiem kopā. Nevis kā bieži vien atved pie mums speciālistiem, kā es saku, salīdzinot metaforā ar printeri, salabojot mūsu printeri. Un tad viņš iet pie visādiem speciālistiem un vecāki maksā, bet problēma jau ir tur arī mājās. Lielākais darbs patiesībā notiek ar jums ģimenē. Es negribēju teikt problēma mājās, bet lielākais darbs notiek tieši ģimenē. Tieši jūs esat tas galvenais atbalsta punkts, un arī jums ir nepieciešams atbalsts. Par to es pastāstīšu tālāk. Bet jā, ir fakts, mēs esam konstatējuši, ēšanas traucējumi ir ienākuši ģimenē. Nevis mans bērns saslim ar ēšanas traucējumi, bet tie ir ģimenē. Jā, un vecāki ir tie, kas cenšas palīdzēt un var palīdzēt, un jums ir jācenšas apzināties savu lomu šobrīd. Šobrīd, kad ir notikuši avārijas situācija, ja ir šie ēšanas traucējumi, nav jādomā, kur bija mana kļūda, ko es tur izdarīju nepareizi, vai kas jums ir jāsaprot, ko es varu darīt šobrīd, un kā jūs, kā vecāki, kāda loma ir jums šobrīd. Kā arī šobrīd, kamēr šis bērns ir bērns vai jaunietis, jūs esat tie, kas veido viņa vidi, piepildat viņa vēlmes, palīdzat piepildīt, apmierināt kaut kādas vajadzības, piemēram, ja skolā ir mobbings, kas arī veicina ēšanas traucējums, tad jūs esat atbildīgi, kurā skolā bērns ir, kurā klasē, vai jūs ejat to risināt ar skolas vadību un tā, un ja skolas vadība nav pretīm nākoša, vai tas bērns paliek tajā skolā, kurā ir mobbings, vai jūs mainat skolu. Un jā, jūs visi kopā esat atbildīgi par to, kā ēšanas traucējums iziet no ģimenes, un galvenais ir atbalsts. Un vēlāk es parunāšu, kā vecākiem būt ģimenē, kad jau ir esoši ēšanas traucējumi, un ja arī jums
šobrīd ģimenē nav šāda ēšanas traucējumi, tad vienalga šo svarīgi ir likt aiz auss, jo tas var notikt jebkurā brīdī ar jebkuru. Tātad, pirms es sāku, es gribu pastāstīt, ka daudzi vecāki varbūt ņem personīgi, ko es saku, vai arī tad, kad es sniedzu konsultācijas, kad šķiet uzsvērts, ka ir pārmetumi vai tam līdzīgi, bet nekas nav pārmetumi, mēs esam šeit arī, lai sniegtu palīdzību, zināšanas un jūs to zinātu. Tādēļ es parādīšu, kā veidojās filtrs, caur kuru visi cilvēki dzird un redz informāciju, kā mēs uztveram. Tātad arī šo jums ir vērts paņemt, ja kāds no klases skolotājiem jums, piemēram, saka, man šķiet, jūsu bērnam ir ēšanas traucējumi un jums kaut kas būtu jādara, tad šis modelis jums palīdzēs saprast, kā tas strādā, ka neviens nepērmet, bet grib palīdzēt. Tātad mums ir sacītais, ko kāds saka, un tad mēs viņu izlaižam caur savu filtru. Ja? Un filtrs mums sastāv no pieredzes, uzskati, vide, piemēram, kas vēl vajadzības, un vēl varētu būt kādi faktori, bet pamatā pieredze veido uzskatus. Ja kāds kādreiz ir kaut ko nosodījis un teicis, tu esi slikta mamma, jo tur tā, tad varbūt jums ir uzskats, es esmu slikts vecāks, un varbūt ir pieredze, kādai draudzenei bija ēšanas traucējumi, kurai attīstījās galīgi savādāk nekā jūsu bērnam, un jums šķiet, ne, man viņi nav. Jā, tie ir savādākie, ēšanas traucējumi pavisam citi. Vēl ir vide, protams, piemēram, sociāli nelabvēlīgā ģimenē vide būs pavisam cita kā labvēlīgā, un arī tur būs, piemēram, vecāka šīs te vajadzības apmierinātāks vai nē, piekritīsiet, ka ģimenē, kur, piemēram, trūkst finansiālie līdzekļi, tā situācija un nervi būs uzvilktāki, ja, un jūs asāk uztversiet nekā, ja viss ar to ir kārtībā. Un arī vajadzības. Katrai mammai, katram tētim tie visi ir cilvēki, jūs visi esat cilvēki, ir nepieciešamība pēc sapratnes, samīļot sievietē, tur vai kompliments, un tā, ir savas vajadzības. Un ja tās nav piepildītas, tad tas viss sāsinās, ja? Arī. Un tā. Un tad, jā, jūs šo sacīto izlaižat caur filtru, tad jūs izdarat pieņēmumu. Un bieži vien, kad speciālisti kaut ko pasaka vai skolotāji ar šo filtru izlaižot, diemžēl, tāpēc, ka mums ir līdzīgas pieredzes, jums vecākiem arī laika posmi ir līdzīgi, ja? Un uzskatīt tā laika cilvēkiem arī, jūsu laika cilvēkiem un arī man laika cilvēkiem ir līdzīgi. Un arī šī te vide, ja, kad Ukrainā, piemēram, notiek karš un tā tālāk, un kad ir daudz nezināmā un šī drošības vajadzība nav piepildīta arī, mēs uztveram savādāk, un bieži vien mēs izdarām pieņēmumu, man atkal pārmet, domā, ka es esmu slikts vecāks un tā tālāk, un no tā izriet rīcība, kad, ai nē, nu man šeit neko, es pie šā skolotājas vairs neiešu runāt, vai arī bērnu vairs nevedīšu uz šito palīdzības centru un tā tālāk. Vai šajā lekcijā teiks kaut ko sliktu par vecākiem, jūsu, piemēram, uzskats, ja, un tāpēc jūs šo lekciju tālāk neklausaties, ja, bija sacītais un rādīja kaut ko, bet tā pavisam nav. Tas ir vienkārši tas, kas ir arī jāņem vērā jūsu savstarpējā komunikācijā ar pusaudzi. Piekritīsiet, kad es teikšu, kad jūs kādā brīdī pusaudzim sakat, nu, ej sakārtot savu istabu vai tā, un tas pusaudzis sakārto, bet aizmirst tur gultu saklāt vai ko, jūs ieiet uzklāj arī gultu, un viņš, ko tu man visu laiku saki, ka es esmu slikts vai slikta un tā tālāk, ja, jo šie bērni izlaiž savu filtru, un jūs nemaz nedomājat tā, bet tas viss ir par uztveri. Un šo es arī rādu tādā sakarā, ka jums ir jādomā ļoti par lietām, ko jūs sakat. Es jau runāju par to slikto teikšanu, pašiem par sevi runāšanu, ja, kad mammas te par esmu, tās par esmu,
un tā, bet arī sakot kaut ko. Jo tas, ko meitenes saka, man bija piemērs vienā konsultācijā, kur vecāks bija ar bērnu, un tētis saka, jā, tā bija mana kļūda, kad es teicu, meita atnesa medaļu dejošanā 2. vietu, un tētis pateica, kāpēc ne 1? Un kā iztulko to meita, tātad es savam tētim neesmu gana laba. Un kur ir sajūta, es neesmu gana labs vai gana laba, nu tad kaut kas ir jāmaina. Un tas, ko tās meitenes var izmainīt, ir ķermenis, ja? Un tur bieži vien arī sāks ēšanas traucējumi. Tāpēc šis par uztveri esat ļoti uzmanīgi, ko jūs sakat, kā jūs novērtējat. Ja ir pieredze, kad mana mamma visu laiku saka, ka es esmu skaistākā, labākā viņai meitiņa, ka viņa man ļoti mīl un tā tālāk, ja kāds skolas puika pateiks, ej, tu resnā cūka, viņai šis uzskats un pārliecība par sevi no pieredzes, ka vecāki to ir ielikuši, domās, ej, ka tu 5 mājas tālāk, ej, tu bekot, un es neesmu nekāda resnā cūka. Un tas ir tas, bet ja man ir pieredze, ka vecāki visu laiku mani nolikuši, mamma teikusi, tu tā nevar ģērties, es zinu labāk, kā tev vajag, vai nu, dari kā zini, tu jau tāpat to ne, vai, protams, tu jau mums tāda, vai salīdzina, Ilzīte labāka nekā tu, Anniņa, tad jā, varbūt ir taisnība, ko par mani saka, es esmu resna vai resns vai nīkuls. Varbūt tā ir taisnība, ko viņi saka, jo man vecāki arī salīdzināja un teica, ka es esmu sliktāks. Tāpēc jāņem vērā tā uztvere, ka, diemžēl, sevišķi jūsu vecuma posmā bērniem jauniešiem ir, ko jūs sakat. Un tālāk, kas visvairāk to ietekmē šo te šīs, ir tāds Karpmana 3 stūris, kas ir toksisku attiecību 3 stūris, un tas ļoti ietekmē attiecības, un šeit es jau runāšu esošos ēšanas traucējumos, kas ļoti tos veicina. Tātad uzzīmēšu šo Karpmana 3 stūri, un šādi parasti tas notiek ģimenēs, kur ir ēšanas traucējums, kur visi ir ievilkti, kā darbojās šis ēšanas traucējums, tāds tā kā aplis, no kura nevar izkļūt. Tātad te ir glābējs, jā, Supermens būs glābējs, te būs agresors, jā, likšu tādu dūnci, nazi, agresors un upuris. Un katrs mēs esam kādu brīdi kādā no šīm lomām, jā, dažādās dzīves situācijās, taču tas kļūst toksiski un nevēlami tur, kur miedarbojaties jūs abi divi visu laiku pa šo un ejiet tādā kā 3 stūrī. Un bieži vien, kur ēšanas traucējums, tas noteikti tā. Varbūt kādu vecāku, kam ir ēšanas traucējumi, bērnam šo atpazīst. Tātad vecāks. Es tev atradu tur uztura speciālistu, es tev atradu tur to un to, ja bērns tajā brīdī ir upuris, kuram ir ēšanas traucējumi, viņš ir upuru lomā, kuram ir zemes ķermeņa masas indeks, ja, māmas prāt, un viņš tagad viņu glābs. Viņš viņu glābs un visu atrisinās. Kad šis bērns nepieņem šo te lomu, tā vecāks sāk palikt agresors. Un bērns tiešām raud, un vecāks saka, ja tu nesāks normāli ēst, tad netiksi ekskursijā, nebrauks ar mums uz Turciju, piemēram, vai nedabūsi kabatas naudu, vai nu, respektīvi, atņemš telefonu vai tam līdzīgi. Vecāks ir agresors, bērns būs upuris, kuram atņems telefonu, jo viņš nesāks normāli ēst, atkal neveselīgi jūs ejat. Atkal. Vai arī mammas sāk raudāt, ak, Dievs, tu iedomājies, kā man ir bēls skatīties un kā man sāp skatīties, kad mans bērns iet bojā un nīcina sevi ārā un neēd vai bēmļi. Un tad jūs tā kā parādat, ka tas bērns ir tas sliktais, tas agresors, kurš ir slikts ar saviem ēšanas traucējumiem, ne? Jo viņš tajā brīdī ir sliktais. Un tad bērns atkal grib būt glābējs, mamma, es saņemšos, es ēdīšu. Un tas notiek tikai mammas dēļ, jo viņš glābi viņu, tā kā, lai viņi slikti nejūtās. Un tur arī ēšanas traucējumi, viņi visu laiku tā kā notiek, un arī bērns pasaka tik slikti, mamma glābi un tā tālāk. Un šis nekur neved. Šis tiešām ved tikai uz to, ka ēšanas traucējumi turpinās un progresē,
un vispār šāds attiecību modelis ļoti neveselīgs. Tātad, kā vajadzētu tad būt, ja šis ir slikti? Arī 3 stūris, es ceru, ka ir labi redzams. Arī 3 stūris, bet šeit vajag rūpēties, nevis glābt. Rūpēties, parādīt piemēru. Piemēram, ka es rūpējos par savu labsajūtu, nevis arī mamma, piemēram, kura skaita kalorijas ved bērnu ar ēšanas traucējumiem ārstēties un pat turpina skaitīt, ja? Bet parādīt piemēru, kad visas problēmas var izrunāt, kad tas nekas, kad es kļūdījos, nu, piemēram, ēšanas traucējumu gadījumā, tas nekas, ka es mēģināju uzsākt ēst, bet man nesanāca, tas nekas, kad es kļūdījos, bet es tā kā dodos uz priekšu, izlaboju savas kļūdas, es nāku atvainoties, es runāju par sajūtām, es esmu gatavs mācīties. Es arī atzīstu savas pagātnes kļūdas, bet es nāku tev palīdzēt. Tāpat tas bērnam rāda, piemēram, jā, man arī labi, es te biju, bet man tagad ir jādara viss uz labo pusi. Un vēl viens, kas ir nevis agresēt, nevis, ja tur tā un tā, bet pārliecināt. Pastāstīt, nu, ko tur labi būs un tā, un kas tur būs labs pie speciālista, un kā, piemēram, speciālists tev palīdzēs, kad rekur man arī es tur biju manos jaunības gados, daudz dalīties arī ar savu pieredzi, pārliecināt, kāpēc, jo sakot, tev izbir zobi, tu nomirsti un tā, viņi visi to zina. Tam nav jēgas, bet pārliecināt tādā veidā, ka es vedu tev pie speciālista nevis tādēļ, lai tu būtu resnāks, jo es tev mīlu gan tievu, gan apaļu, es tev mīlu visās formās, bet es vēlos, lai tu esi laimīgs vai laimīga. Un pārliecināt, ka mēs ejam pie speciālistiem, kuri palīdzēs tev justies emocionāli labi, jo viņi visi emocionāli jūtas slikti, lai arī viņi rāda, ka es jau varu, man nekas, es visu izturu, ja? Īstenībā tas ļoti grūti. Un vēl viens pie rūpēm, es gribu teikt atbalstīt. Atbalsts ir galvenais. Piemēram, es atceros vēl tagad, ka es gāju ārā no toaletes, es kārtējo reizi, tā kā man likās saņemšos, bet tad es izvēmos atkal un tā. Es iznācu ārā un mamma teica, atkal tu vem. Nu, tā kā nosodīja. Bet, un tas veicina atkal vainas sajūtu, un atkal mamma ir tas upuris, un atkal viņai grūti skatīties. Bet tā vietā vajadzēja vienkārši apķert un teikt, tas nekas, es esmu ar tevi, es tevi atbalstu, kopā mums izdosies šo piecīnīt. Un atbalstīt visu laiku, un atbalsts ir pamata likums. Un šeit es nolasīšu tāds zelta likums, ko es esmu izdalījusi, kas vecākiem būtu jāatcerās, ka nevajag vainot sevi, jo pirmkārt ēšanas traucējumi rodas kā likumsakarība dažādiem faktoriem. Tā var būt gan deju skolotāja, gan mobbings skolā, gan strīdi ģimenē. Un gan tā var būt arī ģenētika, piemēram, bērnu vienkārši ar uzmanības deficīta sindromu. Tā tas arī var būt, un to var atklāt vēlā vecumā, piemēram, kā es. Tikai nesen uzzināju savos 33 gados, ka man tāds ir bijis. Un šī te uztvere arī, un vide, un jūs arī nezināt, vai bērnam ir bijusi kāda seksuāla izmantošana kaut kad vai nē. Reizēm tā ir, ka vecāki nezina, man mamma to uzzināja nesen, jo man tā bija 12 gados, un jūs nevarat vainot sevi, jo jūs nezināt, kas šim jaunietim bijis, un jūs nevarat teikt, es pa savu bērnu zinu visu. Nu, nezināt, šiem jauniešiem daudz noslēpumu. Tāpēc nevainot savu, bet domāt, ko tagad darām tālāk. Nemeklējam nevienu vainīgo, atbalstam. Nevar visu laiku teikt, jā, meitiņ, tas tev bija tāpēc, kad tur, nezinu, tēts mūs pamet tā un tā, varbūt meitai ir cits domas. Nemeklējam nevienu vainīgo, vienkārši atbalstam, un nevis glābt atbalstīt, ko es teicu, un manipulē ar mums, jo šie cilvēki ir ļoti manipulatīvi, ir šī darbība. Manipulē nevis šis mūsu foršais bērns jaunietis, bet ēšanas traucējums, nevis šis konkrētais cilvēks, jo personība arī izmainās un raksturs un iezīmes modeļi, kā uzvedās, arī ļoti izmainās. Ja pirms tam bija sirsnīga meitene, vienmēr tur tāda, jā, viņi paliek arī izpalīdzīgi un gudri, kādi viņi vienmēr ir šie cilvēki, bet viņiem nāk, viņi arī var pateikt riebīgas lietas un strīdos ļoti riebīgas lietas. Jāatceras, ka to saka
ēšanas traucējumus. No pieredzes arī varu teikt, ka ļoti nožēloju visu, ko es sarunāju savai mammai kādreiz. Un vispostošākais, kas ir, to es ar vairākām izsaukuma zīmēm, mums arī būs šī prezentācija pieejama, ir noliegums par problēmu kā tādu, ai, tev jau tur nav, vai pasties, tev vēl te tauciņi, tev jau nav ēšanas traucējumi, tur neesi tik tieva, lai tev būtu ēšanas traucējumi, vai šitie jau nav īsti ēšanas traucējumi, vai ja meita saka, man liekas, man problēmas ar ēšanu, tad nē, tev jau nav tik nopietni, es redzēju, ka tu ēd, tev viss ir kārtībā, vai manā gadījumā bija, kad mēs vairāk speciālisti pateicām, ka ir anoreksija meitenei, bet mamma pateica, nē, tas ir normāli, ko viņa ēd, un es uzskatu, ka viss kārtībā, ja? Noliegums ir ļoti traki. Un lai saglabātu normālību, ja, jo arī, ko padomās kaimiņu ģimeni, ja mūsu ģimenē kaut kāda ēšanas traucējuma, un jums kā vecākiem jāpadomā, ko man nozīmē, ka manam bērnam ir ēšanas traucējumi, jo bieži vien šis nolīgums veidojas no tā, ka mēs negribam, ka mūsu ģimenē kaut kas ir ne tā, ja, bet tas ir ļoti postoši. Un vēl pārmetumi ir jāatcerās, lai nebūtu nekādi, un jābūt vecākam, nevis labākajam draugam. Bieži vien arī mana mamma bija labākā draudzene, es tā teicu, un tas ir baigi forši un tā, bet kur ir ēšanas traucējums, kaut kādā ir jābūt atbalstam, ir jābūt čomam, bet zināmā brīdī ir jābūt vecākam, jo meitenes arī trakās, vai anoreksijas stadijā saka, man nav tik traki, man slimnīcu nevajag un tā, bet ir kāds, kuram ir jāuzņemas groži. Ir jāiet pēc palīdzības, nav te jābūt čomam, jo čomi tiem jauniešiem tāpat ir, viņi čomosies ar čomiem. Ir kādam jābūt atbildīgam, jo savādāk šis jaunietis pats ar to netiek galā, viņam ir mērena panika, jo viņš nezina, kā no tā iziet, un tad vēl ir vecāks, kurš arī līdzpārdzīvo, un arī kontrola nav nevienās rokās, tāpēc jaunietim ir svarīgi just, kad jūsu rokās ir šī kontrola, ka jūs tomēr esat vecāks, tā drošā aizmugure. Un vēl komunicējot, jums ir jāņem vērā šīs ļoti izteiktās lomas ēšanas traucējumu gadījumā, šis ievainotais bērns, kas šīs lomas ir visos mūsos, bet tur ir ļoti ievērojami darbojās šis ievainotais bērns un kritiķis. Un viņas, es saku meitenes, jo pārsvarā meitenes, bet arī viņi, ja šie jaunieši ir ļoti paškritiski par visu. Tā kā mazākā neveiksme skolā dievs un ļoti liels perfekcionisms tajā ir. Un arī dusmīgais bērns, kurš var sadusmoties, ja kaut jūs pasakat, nāc paēd, ja viņš var pateikt visādas lietas. Un jā, šim cilvēkam ir 75% kritiķis gan pret sevi, gan pret citiem. Varbūt dzirdēsiet arī, kad jūs pēkšņi neesat īsti labi vecāki, ja sāksies tāda sāsnāta uztvere. Un šis te pieaugušais, kas parasti mums ir tā pieaugušā loma, tas racionālais, kurš var pateikt, nu viss ir labi un tā, kas veselīgi cilvēkam ir diezgan adekvāts, jā, es spēju atšķirt realitāti no kritikas, nepamatotas kritikas vai tā, tad šeit viņš ir ļoti maziņš, un šis te cilvēks patiesībā nav pieaugušais, bet arī 25 gadu vecumā, 30 gadu vecumā, ja varbūt tāds iekšējais bērns patiesībā, kuram vienīgais, ko vajag ir, lai viņu samīļo. Un šie jaunieši, lai arī viņi rāda, kā mēs smējāmies, viena meitene griež stīpuls un rāda, ka nevajag mani aiztikt un tā, vienīgais, ko viņi grib, lai ļoti, ļoti samīļo kā mazu bērnu. Un, jā, netiek attiecināts uz visiem, bet bieži, kas ir, kad visu uztver kā pārmetumu, bail līdz galam runāt, viņi baidās jums teikt tieši tāpēc, kad bieži vien ir šis noliegums. Es jau tev, ko tu gribi teikt, vai es tev esmu bijusi slikta māte, vai slikts tēts, vai tev kaut kas te ir trūcis, tāpēc šie jaunieši bieži vien nerunā. Un tas, ka daudz strādā vecāki, tas ir viens no tādiem ahilē papēžiem, tāpēc, ja arī liekas tur lietas, ko nevar atlikt, šobrīd, diemžēl, ja jums ir ēšanas traucējumi bērnam, tad ir jāglāb bērns. Var atlikt lietas, varēsiet ēst kaut vai, es nezinu, baranciņus un kefīru, atlikt ceļojums, atlikt kaut kādas labākas drēbes, šobrīd ir jāglāb bērns. Jo, ja to nedarīsiet, tad vēlāk nāksies nožēlot.
Un vecāki bieži uzķers uz viltus gājieniem. Es jau paēdu, ko es jums iepriekš teicu, vai man ļoti gribas ēst, un vecāki vēl nopriecājas, re, kā mans bērns beidzot ēd, jā, īstenībā bulimija un pēc tam izvēmjās vai kompulsīva ēšana. Un vēl vecākiem nevajag savas sajūtas nolikt priekšplānā, kā es jūtos un pa mani padomā un tā, jo tam bērnam šobrīd vajag palīdzību. Un vēl neticība un spēju novērtēšana. Jā, es jau zinu, tu jau aizies izvemties, vai es zinu, tu jau neēdīsi. Pat tad, ja tas bērns būtu ēdis, un man arī tā bija, pat tad, ja es centos sākt ēst un domāju šo ēdienu neizvemt, man mamma teica, atkal tu izvemsies, un es domāju, nu jā, tad jau jāaiziet, ja jau teica, ka es tā izdarīšu. Tā kā ir jāuzticas. Un vēl, ko es gribu atcerēties, lai es arī biju baigā dumpiniece mammai, un jums jaunieši pēc lekcijas jaunieši pastāstīs, arī biju pati tikšu galā un liela, un man nevienu nevajag, un jūs neko nesapratāt, jūs jau man darījāt pāri. Patiesībā viņi jūs ārkārtīgi mīl. Ārkārtīgi. Un jā, tātad atvesļošanās plāns ģimenei. Visiem jābūt baterijām. Jā, bieži vien ir tas mammas arī met sevi zem tanka, tikai glāb to bērnu, atliek uz savas draudzenes komandējumus, kādreiz gāja līnīdējās, tagad tās vairs nedejošu, vai mammas iet gleznot, jaunās mammas, kas ir jaunākas, piemēram, iet gleznot, vai gāja draudzenēm uz kafēnīcu, vairs neiešu, jo mana meitiņa tagad neēdīs, vai tam līdzīgi. Nepakārtojiet savu dzīvi, jo visiem jābūt pilnām baterijām uzlādētām, lai jūs kādam varat palīdzēt, jo jūs esat dzirdējuši droši vien, ja trauciņš ir tukšs, jūs tālāk nevarat dot. Un nevajag sevi dzīt tādā panikā, ir jāsaglabā miers, normalitāte un vēss prāts. Jo bieži vien tas, ko es saskaros praksē, ir ļoti neirotiskas mammas, kas pašas jau ir ārpus kontrolas, un to es saku nevis ar nosodījumu, bet vēloties jums palīdzēt visai ģimenei saglabāt mieru, jo ja sāksies tāda panika, nekur tas labāk nevedīs. Savas vajadzības un vēlmes pirmajā vietā, es nerunāju par sajūtām, runājot ar jaunieti, bet savas vajadzības, piemēram, ja jums vajag iet uz kaut kādu masāžu vai tā, ejiet tur, nevis pakārtojieties, kad rekur tā vajag. Neizolēties, socializēties vecākiem ļoti svarīgi, jo, ja ir ēšanas traucējumi, tas bieži vien aizmirstās. Turpiniet to darīt, jo jūsu bērns jūtas ļoti vainīgs, ja viņš redz, ka vecāki to vairs nedara un viņš ir ar savu problēmu izsitis visu ģimeni no sliedēm. Tā ir tāda kā sajūta un šī vainas sajūta. Un kur ir vainas sajūta, tur ir ēšanas traucējumi. Tāpēc saglabājiet normalitāti un atbalsts pašiem obligāts. Paši vēršieties pēc palīdzības pie psihologa. Ir tāds psiholoģiskā palīdzības centrs Latvijas Universitātē, kur pa ziedojumiem ir iespējams iet pie psihologa. Tātad psiholoģiskās palīdzības centrs, varat iet Googlā, tur var pieteikties. Kā arī tagad 23. gadā ģimenes ārsts var nosūtīt uz 10 šīm bezmaksas psihologu reizēm, bet tur ir iespējams rindas. Bet, kā es saku, psiholoģiskās palīdzības centrs iegooglēt, un tur ir iespēja iet pa ziedojumu vecākiem, kā arī bērniem, kuri vērsties pēc palīdzības. Es šobrīd stāstu bērniem bērnu slimnīcā ir ēšanas traucējuma programma, un no 24. gada saka, ka būs šāda atsevišķa nodaļa tur, un viņiem arī dienas stacionārs. Tā kā tur, bet ja tur ir ļoti lielas rindas, tad es, un diemžēl ir jāiet privātiem līdzekļiem, es aicinu sazināties ar Būt brīvai biedrību vai ET resursu centrs un sazināties ar mums. Mums ir speciālisti, kas strādā arī ar jauniešiem, un mēs rodam dažādas iespējas. Jauniešiem ir arī izsludinām šādu bezmaksas atbalsta grupu reizi nedēļā, kur viņi tiekās ar manīm. Pildam dažādus psiholoģiskus uzdevumus, taču arī nepieciešams jaunieti aizvest pie psihiatra, kas ir valsts apmaksāts. Bērniem iespējams rindas ir lielāks un bērniem būs jāaiziet pa maksu uz kādu vietu, bet arī pie mums mēs varam pateikt, kur ir labi psihiatri, kas tieši izprot šo problēmu, jo ir svarīgi to pirmo palīdzību saņemt tādu, kad tevi saprot un izprot,
Jo tad, ja saņem palīdzību, ka tevi nesaprot, viņam ir bail tālāk vērsties pēc palīdzības. Bet noteikti pirmais, kur vērsties ir bērnu slimnīcā, jo tur ir ļoti labi speciālisti, kur sapratīs. Ir arī pusauģu resursu centrs, kur viņi var saņemt psiholoģisko palīdzību. Pusauģu resursu centrs varbūt netik ļoti specializēsies ēšanas traucējumos, bet pamatā, ja cēlonis ir kāds stress un pusauģu resursu centra speciālists strādājot ar šiem te stresoriem, tos novēršot, iespējas ir tikt ārā no ēšanas traucējumiem. Tādēļ atbalsta iespējas ir, un jūsu vecākus, es noteikti, ja ir kādi jautājumi, jūs droši varat vērsties telefonu konsultācijās pie manis, būt brīvai biedrībā, ir numurs internetā, vai arī šajā te Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcā uz konsultatīvo tālruni. Tātad, un tas pagaidām ir viss. Ja jums šo noskatoties rodas kādi jautājumi, droši tos varat sūtīt info@būtbrīvai.com, labprāt atbildēsim. Vēlreiz atgādinu, ka šis te materiāls, šī te lekcija var noritēt pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda atbalstam un tiek sponsorēta no valsts budžeta, finansēta no valsts budžeta līdzekļiem. Un es ceru, ka šī lekcija bija vērtīga jums par ēšanas traucējumiem, un vairāk info var atrast arī Būt brīvai lapā Facebookā. Un pagaidām tas viss, un vēlos novēlēt visiem vecākiem labas attiecības ar bērniem un skatieties līdzi savai mentālajai veselībai un jauniešu veselībai.